Sveiki! Šodien mēs esam Jelgavā. Pie postkluba. Un šodien notiek šeit grandios ballīte. Tā kā nāk pavasaris, mēs ejam pie pavasara, lai iebalētu. Un šodien mūs kustinās DJs Dave Storms, kurš atbrauc no Ibizas. Tā kā viņam tur ir saulains, viņš mēģinās padarīt šito vietu arī saulaināku. Iesim un paskatīsimies, kā šeit izskatās. Sakojiet man! Aiz manis ir lielā zāle, kurā uzstājās Dave Storms. Pa labi no manis ir mazā zāle, postbuduārs, kurš ir diezgan maziņš, mājīgs. Tā kā, buduārs vispār nozīmē to, ka tas ir slavenes vai lielas kundzes, tāda guļama istaba. Tur kaut kas līdzīgs ir. Un tur tālāk vēl pāris telpas ir, kurus parādīšu noteikti. Pastāst kaut ko par šo klubu, kas tev patīk, kas nepatīk, kas pirmais acīs parādījās kaut ko. Ko tu atceries par šo vietu? Lutras. Es atceros Lutras. Tas ir pirmais, kas ienācis. Jā, viņas ir tik liels, ka nevar nepamanīt, vai ne? Viņas ir tieši tāds, kā tas vajag. Un tāpat kā klubs tieši tāds, kādu viņi arī vajag. Un man šķiet, ka šeit viss ir tieši tāds, kā tam jābūt. Kā tev sēžamie tur kaut kā, vispār iekārtojums, ko mainītu varbūt? Ko es mainītu? Jā. Es domāju, ka tie cilvēki, kas ir šeit, ienākot postklubā, viņi mainās jau paši. Ienākot postklubā, cilvēki mainās paši. Respektīvi, šeit nav nekas jāmaina. Teiksim, pasties šito meiteni atšķirot. Pasties, kad viņi ienāca postklubā, viņi bija pilnīgi savādāk. Un tagad viņi ienāk šeit, viņi ir šeit, un viņi jau kļūst savādāk. Kādā ziņā? Platāka, caurāka? Ar šķīvākām acīm? Viņa ir kļuvusi atbilstošāka postklubā. Vai ne? Ne, viņi ir forši, viņi ir forši smuki meiteni. Arī postklubs ir forši pats par sevi. Labas dienas, kā tevi sauc? Mani sauc Jānis. Jāni, ko dari? Izklaidējos no laukiem atbraucu. Jā. Kā tusiņš patīk? Super tusiņš, vienkārši ideāls. Mūzika, tu klausies tur tādu mūziku kā šeit? Jā, laukos tādu mūziku katrā Visu laiku atskaņo. Tu vari pateikt 3 labākās lietas, kas notiek postklubā? Paziņā ir labākie cilvēki, labākais bārs, kuru es zinu, patīk labākie viesmīļi, labākie bārmeņi un labākie priekšnieki. Iesaku visiem apmeklēt, jo personīgi es jūtos kā mājās. Jā, tev šeit ļoti patīk, es redzu. Jā, man šeit patīk dzīvot. Kur tev čības, ja tu jūties kā mājās? Čība šodien neuzok ārā, lietus ir līdz. Pastaigos ar čībām pāri. Zini, kā labāk jāizskatās, vai nenoteikti? Protams. Labākā ķēde jāuzliek, tā, vai ne? Bet, protams, kāds savādāk ieradīšos uz pastiņu. Uz pastiņu jau vai kārtīgi ierasties. Protams, smukā izskatā. Meitenes viss šeit noteikti, ne? Tā. 4 labākās lietas no kluba. Saka vienu. Alus. Es tikko nostādīju cigareti, tas ir Belamur kanāla. Tas notiek tikai vienreiz mūžā. Klausies, tu zini tādu cilvēku no Vācijas, Tehno-Vikingu? Kādu? Tehno-Vikingu? Nezinu. Nezinu tiešām, jā. Es neesmu redzējis. Ja godīgi, esmu redzējis tevi dejojam. Ar manīm ar Tehno-Vikingu? Nē. Esmu redzējis, kā tu dejo, un esmu redzējis, kā dejo Tehno-Vikingu. Jūs dzīvo Berlīnē. Varētu pateikt, ka jūs līdzīgi dejojat. Ja tu varētu parādīt. Tu esi latviešu Tehno-Vikings. Domā? Jā. Nu parādi, kāds jādara ir. Nav. Šodien nav dejojumi? Šodien viņš palika Somā mājās. Reku, mans mīļš draugs, kā jūties? Atvadies. Saki, tiekamies nākamnedēļ. Tiekamies nākamnedēļ klubā Post. Šeit būs superīgākā ballīte, kā jūs varat teikt. Zini ko? Nē. Tomēr nē, ja?
Kāpēc tev uz mutes silā lente? Tu nemāki runāt, vai tev tikai patīk? Es sasēju tevi. Jā, tikai tāpēc, ka tu pa daudz runāji. Tu nerunā ar manīm. Zīmju valodā. Es tev rādīju tā. Es māku tikai tādu.